Kā tev negāja to mēs? Man žēl, Pirms 2,5 gadiem Latvijas valsts meži vides ministrija nolēma cīnīties ar plastmasu mežā un ierosināja, lai Latvijas valdība izstrādā pēc depozīta likumu, lai plastmasa nenonāktu dabā. Tagad ir pagājuši 2 gadi, un tas likums, diemžēl, nav. Jo izrādās, dzērienu ražotāji saka, ka viņi tā negrib, lai tas tā būtu viss, un kaut kādā veidā tas viss ir apstājies. Bet mēs mierā neliekamies. Šis ir mans streiks, protests un mans sāpju kliedziens, lai visi dzird. Es viņu tagad jūsu klātbūtnē, visu klātbūtnē uzlieku galvā un nenoņemu nost līdz ceturtdienai, kad būs izšķirošais lēmums, kur piedalīsies valsts kanceleja, vides ministrija, valdība visa, un tur es arī būšu. Vides ministrija ir izstrādājusi konceptuālo jautājumu izlemšanai valdībā, jo, ja nav iespējams vienoties ar dažādām interešu grupām, tad ir politiski jāizlem jautājums. Tas nozīmē, ka ministru kabinetam jāizšķirās, vai ministru kabinets ir gatavs ieviest Latvijā depozītu sistēmu. Jā, nē. Un, ja jā, tad kādu? Man ir tiešām gandarījums, viens no būtiskākajiem spēlētājiem, kas ir tirgotāji, ir izteikuši atbalstu vides ministrijai, ka viņi vēlētos ieviest depozītu sistēmu. Viņi ir gatavi vienlaicīgai depozītu sistēmas ieviešanai, gan stiklatarei, gan pēc pudelēm. Līdz ar to mums palikusi vairs tikai viena grupa ražotāji, kuri tomēr nevēlās, laikam, būt sociāli atbildīgi, bet es tomēr ceru, ka ministru kabinets spēs izšķirties pozitīvi par to, ka līdzīgi kā ļoti daudzās Eiropas valstīs, līdzīgi kā pie mūsu kaimiņiem Igaunijā, spēsim šo sistēmu izveidot arī Latvijā. Plasmas nav tikai vienkārši pudele, kas tiek nomesta dabā. Tā ir pudele, kas 150 gadus nesadalās. Ja mēs pareizi runājam, sadalās pamazām. Un sadaloties izdala ļoti bīstams gan cilvēkam, gan dabai vielas, kuras var izraisīt gan iedzimtas skroplības bērniem, gan arī audzēji. Līdz ar to katrs cilvēks, kas nomet plastmasas pudeli zemē, nodara ļaunumu ne tikai sev, bet arī apkārtējiem cilvēkiem un nodara ļaunumu nākamajām paaudzēm. Mēs esam izmēģinājušies dažādi citas metodas, un mēs redzam, ka viņas nestrādā. Savukārt depozīta sistēma, ja mēs paskatāmies apkārtējās valstīs, depozīta sistēma reāli strādā. Pudeļu mežā nav. Latvijas sabiedrība, šobrīd tie ir 94% iedzīvotāji, šī gada maija dati saka, ka viņi vēlas, lai būtu tāda sistēma, bet, kad tev prasa, vai tu pats nesīs un nodos, tad vairs ir tikai 40. Tie varbūt ir apmēram tie paši 40, kas arī tagad nes uz šķirošanu brīvprātīgi. Bet tā problēma jau tik un tā tiek atrisināta. Jo ties pārējos 60 nomestās pudeles vai miskastē iemestās pudeles atrisinās citi cilvēki. Mēs viņus dažkārt arī redzam kaut kur uz ielas, varbūt tie viegli iezila gan degunu, bet viņi tajā brīdī sāks pildīt ļoti svarīgu funkciju sabiedrībai. Visās attīstītajās valstīs tā tas ir Skandināvijā, Vācijā, Amerikā, Austrālijā tā ir. Man atbrauc un stāstīja, jā, viņam tas darbojas. Maskavā tā ir. Pat tāds atbraukuši korespondenti no Maskavas. У нас уже давно так есть. Tālūk, kur tā mēs? Latvijas valsts meža brīdina. Nemēslo mežā, pa cūku pārētīsies.